līdz šim tās tēmas, ko mēs esam apskatījuši gan pamatkursā, padziļinātajā kursā, ļoti bieži saistās ar interjeru, ar mēbeļu projektēšanu, ar vizualizāciju, bet nesanāk tik bieži varbūt tā konstruktīvi pieiet pie tā darba sketchupā. Citiem nevajag darbu ar tekstūrām un vizualizāciju. Un tieši mūsu klientu lokā ir redzēti ārkārtīgi daudz tieši projektētāji, kas gan projektē guļbūves, karkasa konstrukcijas, arī tāmētāji, kas ikdienā strādā ar koka karkas konstrukcijām. Tad tās tehnikas, ko vēlējos parādīt, tieši palīdzēs, sākot no tādas skices līdz pat rasējuma izstrādēji, tāmēšanai, vizualizācijai, tādā ļoti ātrā variantā. Un ar savu pieredzes stāstu padalīsies kompānija EasyWood. Pašam ikdienā vairāk sanāk tieši ar dažādiem vizualizācijas projektiem darboties. Bet tāds ikdienas hobijs noteikti ir arī Latvijas vēsturisko dažādu ēku, tādu digitālo rekonstrukciju veidošana, tās būtu pārsvarā guļbūves tieši. Un tas tiek apkopots tādā variantā, lai varētu pēc tam radīt kādus izglītojošus un interaktīvus materiālus arī šeit konkrēti, kā tāds iedomāts pilskalns. Atkal tieši meklējot visas vēsturnieku un radītos materiālus un to digitalizējot. Dzīvē jau droši vien nesanāks, bet vismaz gan spēļu vidē, gan interaktīvās mācību materiālos to varētu izmantot. Pašam ik pa laikam ļoti nodarbina parasti bērni ar dažādiem projektiem, kur sanāk veidot sketchupā gan, piemēram, spēļu laukumus, gan atsevišķi, piemēram, arī nojumītes bērnu dvēzam. Un ik pa laikam kāds projektiņš, kur jārada kāda pirtiņa, kāda nojuma, lielāka šķūnītis, apmēram tāda līmeņa projekta. Un, cik skatos, tā interese tieši arī ļoti daudziem bija tādiem mazākiem projektiem, kur varbūt nav vajadzība pat obligāti priekš pro versijas SketchUpam. Un šeit, piemēram, arī tas projektiņš bija uztaisīts tāds, kur pilnīgi pat pietiek ar to SketchUpa web versiju, lai varētu arī pamata tādas rasējumus uztaisīt priekš zāģēšanas, lai būtu saprotam tie apjomi, skaits. Nevajag obligāti pat iet layoutā vai citās programmās vai AutoCADā, nedomdies. Un, protams, vairumam būvu amatnieki jāsaka, ka ēku uztaisīs kaut vai bez rasējumiem, bet vajag precīzi to darīt, ja nepieciešams pārdot to ideju, un tad bez SketchUpa jau paliek grūtāk iztikt. Un pirmais tāds projektiņš, ko gribēju parādīt, ko mēs varētu veidot arī, es iesākšu tieši no SketchUpa web versijas, jo nekāda advancētie rīki nav vajadzīgi. Lielāko daļu SketchUp projektu daudzi rada izmantojot varbūt kādas 10 rīkus tikai. Kā labs sākums tātad būtu, piemēram, sākot no sketchup.lv, mums ir saite lietot SketchUp Free, kas ļaut uzreiz atvērt to bezmaksas web versiju. Viņu pat no planšetes var lietot, nekas nav jāinstalē. Uzreiz iespējams izvēlēties iespēju sākt projektu. Es paņemtu konkrēti, lai būtu milimetros, un jau sākt rasēt. Ko es vēlētos uztaisīt, te viens tāds nedaudz jau gatavajā variantā bija
Prostā vizualizācija, ļoti vienkārša konstrukcija, 3 pamatelementiem un galvenais parādīt, kā pareizi viņus veidot, lai varētu pēc tam saprast tos visus apjomus, arī saskaitīt. Un tāda vienkārša vizualizācija. Un ko gribēju pamēģināt, pirms vēl sākam, es gribētu dalīties kaut kā ar šo te projektu. Un SketchUpā ir tāda lieliska iespēja, varbūt esat pamanījuši tāda share podziņa. Pamēģināsim uz cik maksimāli ir iespējams cilvēkiem reizē apskatīt šo te projektiņu. Tātad es vienkārši radu saiti ar iespēju copy link, varēsiet piekļūt tam klāt. Pēc tam viņā var gan mērījumus veikt, gan komentārus. Un čatā ielieku šo te saiti. Un visiem, kuri jau ir, piemēram, reģistrējušies Streamable kontu, uztaisījuši, tos man vajadzētu jau pēc brīža redzēt. Nu re, kas ir pirmais ienācis, Dāvis, Didzis un pārējie. Un tas ir pirmais tāds noderīgais moments, kad mēs varam kopā kaut ko radīt. Nu, eksperti jau pateiks, kas varbūt ir nepareizi, un tieši tā var pamēģināt arī. Jūs redzēsiet, jā, saitē, no kuras dalāties, es atvēršu atsevišķi iespēju arī komentēt. Ļoti daudz jau pievienojušies. Es redzu visas. Un tā iespēja komentēt, izsalido apkārt. Sānā redzēsiet reku podziņa komentu. Var pievienot jaunu komentāru konkrēta vietai, konstrukcijā, kas varbūt jums patīk, nepatīk, ko varat ieteikt. Tas ļauj piefiksēt to kā attēlu, pievienot komentāru. No, uztaisiet komentāru, piemēram, cik gadus strādājiet SketchUpā, lai to līmeni var saprast. Es rakstīšu, nu, laikam ir kaut kādi 15 vai vairāk, jā. Nu jā, un tas foršais ar šo dalīšanos mums būtu, ka es redzu, kāds ieslēdz arī to scēnu, kur var redzēt vizualizācijas skatu. Ja es savā modelī reālā laikā tagad kaut ko izmainīšu arī, es pārvietoju. Tās scēnām laikam nevajadzēs taisīt. Es pārvietoju vienu elementu un tajā reālā laika saitē arī var manīt šīs te izmaiņas notikai. Es varu sakot arī noteiktiem cilvēkiem. Nu, tās jaunās features SketchUpā, kad mēs varam kopā strādāt, un drīz jau būs arī iespējas, kad šādi iespējams pat kopā arī modelēt. Ok, šitā pagaidām redzat komentāri. Laikam šajā skatā jāskatās, kur pievienoti. Vai... Labi, bet es uzsākšu tagad kā jaunu projektu. Tās čatu jau laikam jānoliek. Atgriežos tajā sākumā. Radu kā jaunu. Un, nu, jā, nu tā web versija ļoti daudz izmanto tieši izglītībā, tāpēc arī tas tēls tāds mums te parādās. Pirmais sākums, es varu izmantot rīku tape measure, iezīmēšu ātri tos gabarītus, kādā vēlās radīt šo te nojumi. Ierakstīšu 4 metri. Platums 6 metri. Tā, to čatu droši vien. Un uzzīmējuši ar rectangle rīku jau pirmo pamatelementu. Tā tad vienkārši izmēro 180 x 180. Tā būs brusa.
Un ar pušpulu pagaidām uzreiz arī paceļu uz augšu, teiksim, 2200. Nu, kas ir pirmais galvenais, laikam, noteikums sketchupā, sagrupējam visu. Ja kaut kas atkārtojās, tad taisiet uzreiz kā komponentu arī. Tad šajā gadījumā es radīšu viņu kā komponentu, dodot nosaukumu Amos Brusa, un ieejot viņā iekšā, iedošu arī krāsu. Šī krāsa ir svarīga, lai pēc tam mēs varētu arī pie materiāla aprēķina redzēt visas patīmes, un tas citur aizies krāsa, vai nokrāsot elements. Ja ir pilnā versija, viņi var arī pielāgot nedaudz. Es paņemšu to toni nedaudz nost. Bet, nu jā, tā tad elements, kas atkārtosies, es viņam labāk laicīgi jau iedodu to krāsu. Nākošais, vienkārši lietojot rīku mūvu, atķertu, viņu nokopēju, tad pārvietoju, uzspiedīšu kontrolu taustiņu, novietoju uzreiz jau šajā te stūrītī un ierakstu delete ar 2, tātad šķērsvīta ir tā kā un 2. Uzreiz iegūstu pa vidu vēl vienu kopiju ar šo elementu. Tad tie būtu 3 vienādi. Es to varu redzēt arī, ja iezīmēju, piemēram, šo te komponentu, un mums ir entity info odziņš, kurā es varu redzēt, pirmkārt, ka viņi ir 3 modulī. Ja es iezīmēju visus kopā, vai atsevišķi, es varu redzēt arī kubatūru, cik tur sanāks. Un no tā jau, protams, caur Excel kaut vai var ļoti daudz vajadzīgos parametrus, gan pie slodzes, gan pie izmaksām, citas apakšmateriāls izrēķināt. Bet tā tad galvenais, lai mums ir kā noslēgts objekts, un tad jau varēs arī saskaitīt. Uztaisu, šos te nokopēšu, uzreiz arī līdz otrai pusē, ierakstu vēlreiz delete ar 2. Tie visi būs vienādi, un radīšu kopiju šai te, sarotēju vienkārši pa 90 grādiem un uzlikšu pagaidām šādi te virsū. Un, lai tālāk viņu, man vajadzētu garāk uztaisīt, es varu mierīgi izvēlēties rīku scale un mērogojot aiz šī te viduspunkta, es varu vai nu, piemēram, piefiksēties līdz kādam elementam. Ja ir svarīgs kaut kāds konkrēts izmērs, es varu ierakstīt, nu, piemēram, 3 metri, un tas būs kopējais tas garums. Nav vispār šajā momentā pat jālieto, piemēram, rīks pušpulu. Tikai sākumā, kad es viņu pacēlu. Bet, nu, ok, es pabīdu vēlreiz. Un kas ir svarīgi šajā momentā? Es tātad izmaiņas veicu ārēji, mērogojot, pagaidām es ieietu iekšā šajā elementā, var redzēt viņi kā visi vienādi skaitās. Un kas ir svarīgākais, pirmajā momentā uzreiz, kā mums ir jauna detaļa, viņu uztaisiet kā unikālu. Tātad labais taustiņš, make unique, un tad viņi būs jau savādāki kā pārējās. Es iezīmēju, es redzu, ka netiks sabojāti iepriekšēji elementi, un varu iet tālāk. Šo te pārkopēšu uz priekšu, lai kopētu uz priekšu, es rakstu nevis delete, bet reiz tā kā ar x palīdzību. Ierakstot 2x, viņš uz priekšu aizlēca. Un tad vēl garan virzienā. Es varu šoreiz rotēt un kopēt reizē. Tātad izmantojot rīku rotate, es uzlieku rotācijas centru šeit, uzspiedīšu vēl bultiņu uz augšu, lai noslēgtu. Sāku rotēt, uzspiežu kontrolu un
sarotēja 90 grādos, un tie atkal pagaidām vienkārši ar skēlu līdz galam. Es uzlikšu, lai pārklājās pagaidām. Un tā kā tas būs unikāls elements, tā atkal iezīmēju un ņemu make unique. Un pārkopēšu uz otru pusi. Un nu, te jau tas moments kaut kādi vienkārši savienojums varētu radīt. Šajās te, kas būs šķērsvirzienā, ieeju iekšā un vienkārši ar rectangle uzzīmēšu šeit tādu taisnstūrīti un ar push-pull iebīdu iekšā. Tāpatās izdarīšu arī otrā pusē. Ātri iezīmēju, push-pull nogriežu nost. Nu, re. Un tas viss, tas pats atkārtojās tagad arī pārējās divās. Otrais iegriezums tātad šajā te. Iezīmēju, ieeju iekšā te elementā, atkal paņemu rīku, rectangle un iezīmēšu. Nu, šis variants der, kad mums ir vēl nu, tādās ļoti vienkāršās formās. Tie, laikam otrādi vajadzēja. Vienkārši tāds savienojums. Nu, ne. Abās pusēs tagad tas pats atkārtojās. Tie divi unikāli komponenti. Nākošais es vēlētos tieši to jumta daļas pāris uzzīmēt. Un šeit ņemu nākošo rīku. Viņš pagaidām pie pamatrīkiem neparādās. Nospiežot tur apakšā stūrītī, es redzēšu, kur jau būs protector transportieris. Ar to es varu norādīt šeit, piemēram, stūris, nulles leņķis, un vai nu konkrēta leņķī, te, piemēram, man ir 15 grādi, vai es varu rakstīt malu attiecību, piemēram, 1:3 ar koholu tā kā rakstot, ja, sanāk šāda te, tā malu attiecība nav jārēķina speciāli tas leņķis. Tāpatās arī no otras puses pamēģināšu. Iezīmēju, likšķis, rakstu 1:3. Nu, šādi sanāks. Tad leņķis piefiksēts, tad varu tālāk paņemt atkal rīku tape measure, tā rulete, saīsina kā T burtiņš tur strādā. Un vienkārši nospējot uz šīs palīga līnijas, jau varētu atzīmēt, piemēram, mūs 200, arī 200, un uz sāniem pārkari, piemēram, 600. Nu, re. Un man tad vajadzētu uzzīmēt tikai vienu tos pāri, tad es uzvelku, iesākšu, piemēram, no šejienes, redzu, kur intersections starp tām divām palīga līnijām. Tad man ir iespēja zīmēt rekur perpendikulāri, ir tā piesaiste, un savienoju. Un pēc tam pabīdu ar push-pull jau tā tad biezumā, piemēram, tur 70. Atkal uzreiz varbūt iekrāsošu, lai nebūtu pēc tam tas jādara, un iezīmējot ar 3 klikšķiem, radu kā komponentu, nosaukšu tā tad spāri. Un te var redzēt varbūt nelielu problēmu, ka tā grupa izskatās diezgan briesmīgi. Un tas arī atsauksies vēlāk, ja būs jārada specifikācija objektu. Tad tie gabarīti arī tādi dīvaini izskatīsies. Tāpēc es varu ieiet iekšā tajā spārē, es redzu, kā pagaidām ir asis novietotas.
Tās asis varu pārvietot kā sakarīgāk, vienkārši paņemot labais taustiņš, place, un pārzīmēšu tās asis, kur aizies sarkanā, kur aizies zaļā, un tā Z būs tieši garums. Nu, vienmēr ieteicams to atstāt tā konstanti. Nu, un tagad tā komponents jau izskatās daudz sakarīgāk. Labi, šo te visu palīgi līnijas jau nodzēšu nost. Un te mums sākās simetrija. Es, lai otrā pusē akurāti nokopētu, ņemu no SketchUp rīkiem, mums ir flip, un tur pietiek tā uzklikšķināt kontroli taustiņu, un es izvēlos šo te vertikālo plakni, kā flip to asi, jā, pret kuru izveidojās spoguļattēls. Nu, ne, nākošais pabīdīšu, tad jau zemāk, un te es biju otrādi izdarījis kā iepriekš, bet labi, pacelšu, nu, es redzu kaut kādu līniju, un tad līdz šai te līnijai. Un, lai te iezāģētu, iekšā komponentā, kā iepriekš piezīmēju klāt ar līnijām un ar pušpulu nogriežu lieko nost. Un tas atkārtojās abās divās. Un paņemu tad izvēlos abas, šoreiz pārkopēšu. Paņem aiz stūrīša, nospiežu kontroli. Un te var, piemēram, norādīt konkrētu soli. Es varbūt slinkāk būšu nokopēju līdz galam un uzrakstīšu dalīt ar 10. Nu, tā, piemēram, vai vairāk. Man nav simetrija? Ne, ir. Nu, labi. Nu, re, ja vajadzētu papildināt, tad es paņemšu kaut vai šo te elementu. Vajadzēja nokopēt. Piebekstīšu viņu vienkārši klāt. Uzreiz uzstājas kā unikālu. Un atkal labojums pašā spārē. Tas, ko es mainu, tad viss var arī atkārtosies. Un nogriežam nost. Nu, re, un tad šeit papildināšu, lai nekarājās gaisā. Atkal tikko kā unikāls elements ar make unique. Papildinu un nokopēšu tālāk. Nu, re, nu tā, nu, varbūt nav tik stabila tā konstrukcija, bet vēl papildus kā elementu. Latu uzzīmēšu, un šeit ir tā, ka, nu, lai uzreiz gribās, lai sakrīt ar to virzienu, var te, piemēram, uzzīmēt kā taisnstūrīti, pacelšu uz augšu. Tā, teiksim, tā 30, garums vajadzēja uzreiz likt, bet labi. Iekrāsoju, uztājas kā komponentu. Un atkal vienkārši palabošu tās asis, lai tur nebūtu nekādas problēmas. Tāpēc daudzkārt varbūt vieglāk ir uzzīmēt tomēr uzreiz jau plaknē un tad sarutēt kā nepieciešams. Bet, nu, re, tagad, kad es esmu viņu pareizi asīs salicis, tad es arī varu vismaz to izmēru ielikt normālāk. Ierakstot precīzi, kādā platumā vajadzētu būt. Un pēc tam atliek tikai sakopēt. Es bīdu ar mūvu uz priekšu, ierakstu tur solis, piemēram, 300, un ierakstu 10x, gandrīz sanāca. Pabīdīšu nedaudz. Un tad visu kopā es gribētu
pārkāpēt simetriski uz otru pusi. Un šeit tas moments jau paliek sarežģītāk, kad ir daudz sīki elementi, bet ir ārkārtīgi labs iezīmēšanas triks, var uzspiest virsū uz komponenta, un zem select izvēles būtu opcija all instances. Tātad pilnīgi viss iezīmējās. Tad tikai atkal paņemu rīku flip, atrodu asi, pret kuru nokopēt, un tāda pamatkonstrukcija gatava. Šis ir tāds moments, kad vajadzētu arī nedaudz sākt kārtot tos elementus, un SketchUpā to daram ar tagiem. Es varu uztaisīt atsevišķos tagus, tad, piemēram, būs grusa, būs spāri un mata. Un, ko man ir visvieglāk iezīmēt, es paņemu kaut vai vienu to latu, izvēlos select all instances, un es izmantojot entity info šo te lodziņu atkal varu vienkārši piesaistīt viņu klāt pie tega lata. Es vēl reizē redzu, ka viņas man tādas 20 ir modulī. Un ar atstiņu uzreiz paslēpšu. Tātad. Un tad tālāk vēlreiz vienas pāri iezīmēju. Select all instances. Tas ir sakārtots. Un visu pārējo, kas te atlicis, es varu arī šādā veidā, ka, piemēram, iezīmēju un uzspiežu virsū ar tagrīgu. Vajadzētu būt, ka ir viss sakārtots, jā. Nu, ja es varu izslēgt ārā, nekas nav pāri palicis, tad jā, ir kārtībā. Nu, re, jā, drošības pēc noteikti jāsaglabā. Es uzspiežu save, neko netīrīšu projektā. Ielikšu vienkārši mums, piemēram, pie pamatkursa saviem failiem. Karkas 2 arī būs. Nu, tātad pamata tāda konstrukcija ir. Es gribētu, varu atkal ar share tā kā padalīties. Un kas ir labi, tad arī tajā saitē, kur mēs dalāmies, var nomērīt izmērus pamatam. Jā, gribētos viņus uzreiz redzēt pašā SketchUp modulītī. Ir arī tātad rīks dimension, kas ļautu tātad sazīmēt izmērus. Ja vajag redzēt to soli vai kopējo izmēru. Te kaut kas interesants sanāca. Laikam es nenotrāpījos tiem 6 metriem. Nu, viens var redzēt tos izmērus. Var atsevišķi arī izdalīt to komponentu, piemēram, šo te. Es viņu vienkārši nokopēju, Ctrl+V nolieku blakus, un pēc tam tādā izklājumā varbūt vieglāk arī visas papildus izmērus pievienot klāt. Un, lai esot, piemēram, objektā ar planšetu rokās būtu vieglāk atrast, tas pēdējais posmiņš, ko gribēju pieminēt, ir scēnas. Tie skati, ko var laicīgi saglabāt. Es izvēlos, piemēram, scenes. Vienkārši ar plusiņu izveidoju pirmo. Tad tā ir ar visu konstrukciju. Jābūt kāda atsevišķa siena, atsevišķa elements, ja, mezgls kāds uztaisu atsevišķu scēnu. Un tad jau skatoties to SketchUp modulīti, kaut vai no telefona, būs daudz vieglāk tā atrast. Un nu, tas ir tāds varbūt nedaudz, nu, tas, cik forši mēs varam tajā web versijā uztaisīt, bet, nu, kur paliek sarežģīti, ka, nu, ir problēmas noformēt izmērus smukāk. Ir tikko kā mums ir ļoti maziņi elementi, tā rodās problēmas arī
viņas noskēlot, īpaši, ja tev būs kādi lokšķi materiāli. Tad tādā nākošajā posmā vēlējos aizliegt jā, uz SketchUp desktop versiju. Tātad, nu, pērkot gan pro versiju, gan studio versiju. Nu, tad, pirmkārt, ir daudz vairāk tie pamatrīki dažādi, un ir iespēja pašu programmu pielāgot savām vajadzībām. Un pirmais, ko gribēju parādīt, es atvēršu vaļā sākuma ekrāns, kas ir SketchUpam. Un tas, ko es redzu, sākuma ekrānā, visus projektus, ar ko es biju strādājis, arī mākonī saglabājis, piemēram, vai citā datorā. Šeit, piemēram, ir tas Karkas 2 projekts SketchUpā. Es viņu varu izvēlēties uzreiz, attaisīt vaļā un turpināt darbu jau desktopa versijā. Pirmais ieguvums, nu jā, es nevēlos redzēt tos mērvienības, es varētu ļoti vienkārši noņemt nost, lai to formātu nerāda, vai izmērs arī kaut kā skaistāk taisīt. Es varu arī foršāk redzēt visus tos elementus. Tā es varbūt pagaidām noņemšu nost lieko. Kā es varu redzēt visus komponentus tādā vienā sarakstā, paskatoties no izvēles window modeli info. Mums ir statistikas loks, kurā sākumā parasti parādās nu, tāda ģeometrijas informācija, bet jau te apakšā ir komponenti. Un es viņus redzu, es redzu viņu skaitu arī. Tas, ko es neredzu viņu izmēru gan. Tāda problēma. Kā var izsanāt, es saglabāšu šo te projektiņu lokāli, desktopā, iezīmētu elementus un skatos sadaļā Generate Report. Tātad SketchUpā ir iebūvēta iespēja radīt jau detalizētākus objektu sarakstus, specifikācijas. Es vienkārši rediģēšu, es tā vispārēji skatos, es varu vienkārši palaist sākumā, nu, ko es redzu, nu, parādās visi tie elementi un viņu skaits. Tā, ej atpakaļ. Es varu pievienot arī, piemēram, viņu izmērs pa x, y, z. Es varu pievienot arī, piemēram, tilpums, ja tas interesē. No kā es radu šo te specifikācijas, var konkrētāk norādīt no iezīmētajiem objektiem, šādi te. Un tagad palaižot, jau redzu daudz vairāk datus. Te kaut kas dīvains notiek. Nu, tas ierobežojums, ja tā patiešo tā ir specifikācija, kad varbūt no noformēšanas puses nav tik vienkārši noformēt. Nu, tur rādās tie milimetri. Bet no Excelīs citreiz vienkārši find replace uztaisu. Te, piemēram, patiešo varu sarakstu nokopēt. Excelī iekopēju iekšā. Un es paņemšu vienkārši find replace milimetri ar tukšumu. Nu, re. Tā viens variants, kā risināt. Nu, tāds ātrais saraksts, tā kā būtu iegūts. Ko es šeit vēlējos paturpināt, nu, tā detalizācija, lai varbūt skaistāk izskatītos, jo tie web versijā tas ierobežojums mēs varam tā taisni, piemēram, nogriezt elementus, bet, ja tikko kā būs kādas izliektas formas, tā ir grūtāk jau. Vai kādi caurumi jāgriež, kādi detalizētāki savienojumi. Pirmā lieta, kas man ārkārtīgi patīk desktop versijā, kad mēs rediģēju elementus, es varu zem
Component Edit izmantot opciju Hide Rest of Model, kas man ļauj ļoti viegli izolēt noteiktus elementus. Tam es arī kā saīsni izmantoju. Es varu paslēpt visu lieko un koncentrēties uz konkrētiem elementiem. Otra iespēja, kas ārkārtīgi noder mums, ir arī tāds rīks kā Outlineris, kurā es varu pārredzēt pilnīgi visus elementus modelī. Un to projekta struktūru jau kārtīgāku radīt. Piemēram, es varu iezīmēt šeit visas tās latas. Man nav jāatlikšķina pašā modulī, šeit varētu viņas iezīmēt un, piemēram, sagrupēt. Vai visas pāris iezīmēju, arī pārvaldot tā kārtīgāk elementus, tā iztaisiet. Došu arī nosaukumu. Nu, šādi te, piemēram, sakārtoju. Un tad visu, kas ir kopā, es varu iezīmēt arī kā grupu vai komponentu radīt, nosaukt to, teiksim, nojumi. Nu, ne, tad ļoti kārtīgi visa projekta struktūra būtu radīta. Otra lieta, kas ārkārtīgi patīk visiem, kas pie tādiem konstruktīviem moduļiem darbojās, ir, lai viss tad nejūg kopā, tad pie tagiem mēs varam krāsu pievienot un ieslēgt iekšā krāsu režīmu, kur skaidri nodalās dažāda veidi tie konstruktīvie elementi. Nu, vairums pat neizmanto tekstūras krāsu vispār SketchUpā, tikai šādi te akurāti ar tagiem sakārtojot organizē visu projektu. Bet tā, par tām dekoratīviem elementiem, ko es iesāku, nu, viens variants ar aiziešu, piemēram, šeit uz pāri, var ieiet elementā iekšā un varētu, nu tā, piemēram, manuāli zīmēt ar 2 punktu arku vai citiem rīkiem. Tā. Kaut kā piegriezīsim. Tā, nu, nevajadzēja laikam vispār to līniju zīmēt. Šādi te, nu, es varu būt nokopējuši viņu. Nu, tā lēnām sanāk ļoti daudz tāds manuāls darbs ar atsevišķiem ģeometrijas elementiem. Bet mums ir pilnajā versijā desktopā arī tādi solidi rīki, kas ļauj jau tā efektīvāk strādāt. Nu, piemēram, es kaut kādu iegriezumu vēlētos radīt šeit tieši. Es viņu uzzīmēšu telpiski, kā tādu negatīvu formu tieši. Tā, pabīju nedaudz uz āru. Ar scale vienkārši. Tā nedaudz samazināšu. Un sagrupēju. Nu, šāds te elements, es viņu vēl iekrāsošu nedaudz. Un, ja es viņu pagrieztu otrādi, es varbūt sākumā iecentrēšu smukāk. Nu, ne. Ja es viņu apmetu otrādi ar to fliprīka palīdzību, tad es iegūtu jau viņu uz iekšu, un ja es gribētu to griezumu uztaisīt, man gan vajadzētu pareizajā līmenī, laikam, tikt. Es viņu ar Ctrl X nokopēju, aiziešu iekšā šeit, jau tajā ģeometrijas līmenī, uz brīdi sagrupēju, un to nokopēto griezēju objektu ar Edit Paste in Place ienesu tajā pašā pozīcijā iekšā. Nu, ne, un
ar solid rīkiem, tā ir tātad cietforma modulēšanas tādas opcijas, es varu izmantot pirmo objektu kā griezēju un paņemt subtract un uzreiz iegriezt iekšā otrā objektā. Nu, šādi te sanāca. Nu, varbūt pat traki, nedaudz mazāk uztaisīšu. Un tas ir varbūt nedaudz neparocīgi katru reizi kaut ko tādu zīmēt no jauna, tāpēc vērts ir vienreiz radot saglabājiet kā šablonu. Un šajā gadījumā es, piemēram, uzzīmēšu tādu centra asi, smuki sakopēšu pa riņķi, lai visās pusēs parādās 3x uzrakstīju. Un nu, tad ņemu vienkārši atkal to subtract un iegriežu no visām pusēm. Ja viņi būtu kā viena grupa, tad varētu arī visas uzreiz izgriezt. Nu, kaut ko interesantāku varbūt uztaisīt. Pēc tam arī var eksplodēt. Jā, nu kas. Bet, nu, kaut kādus papildus, tādus dekoratīvus elementus ļoti ērti ar šiem te solidrīkiem tieši veikt. Kas attiecas uz tādu vienkāršāku modelēšanu, kā minēja, ir sarežģīti ar tādiem nelieliem plāniem objektiem darboties. Šeit vēlējos parādīt citu rīku. Tie ir dinamiskie tādi komponenti, kas ļautu daudz ērtāk strādāt un parametriski mainīt tieši elementu izmērus. Piemēram, kā sākums man būtu, es tādu vienkāršu loks nozīmēšu metrs reiz metrs. Un nostaisu viņu tikai, teiksim, 1 centimetra biezumā. Un te tieši parasti parādās tā problēma ar tādiem lokšņu materiāliem. Ja es gribu mainīt viņu izmēru, tad to scale, to rokturīti paliek jau diezgan sarežģīti atrast vispār. Ja. Tad dinamiskie komponenti, nu, padziļinātajā kursā mēs viņus tā veselu nodarbību veltam, lai apgūtu, bet 90% visnoderīgākais ir atvērt tikai atribūtus, komponentu atribūtus. Var pievienot tādu, kas saucās Scale Tool, un nospiežot uz atribūtu tā details, es varu norādīt, kādi tieši šie scale handles parādīsies. Es, piemēram, noņemu visu, atstājot tikai izmēru maiņu pa x, y asi. Un attiecīgi, tagad mēģinot mērogot šo elementu, jau būs daudz vienkāršāk. Es varu, tas var būt kāds elements, ko grīdē izmantot kaut vai. Es varu ļoti viegli jau paķert scale un vajadzīgajā attālumā piesaistīt. Otras puses arī, kad negribās vairs manuāli ar push-pull bīdīt to izmēru mainīt. Te arī tas variants ir pie atribūtiem. Es varu pievienot izmērus. Tātad, kas ir tie gabarīti izmēri man vajadzīgie? Es paņemu, piemēram, izmērs pa x, izmērs y asi, uzlikšu, vai tie ir centimetros, un es varētu norādīt, ka es varu mainīt šos te atribūtus. Varu rediģēt, un tad viņi būs, piemēram, tur centimetros atstāju. Tātad mūsu parametrs nosaukšu platums, tas bija x un y garums. Nu, ne. Un tagad, ja es izvēlos no dinamiskiem komponentiem to otro opciju, ko es redzu, ka atverās lodiņš, kurā es varu pats ierakstīt to izmēru.
otriem es laikam uzliku, ka nevar rediģēt viņu. Tad user scan edit as a textbox. Nu, var atsevišķi parametrus taisīt, jā, ko mēs varam tikai redzēt. Piemēram, ja vajadzētu redzēt, kāds ir tilpums vai kāda ir cena elementam, to mēs uzreiz caur tiem dinamiskajiem komponentiem varam arī sarēķināt. Nu, tātad, atrot optionus, es tagad varu ļoti vienkārši ierakstīt vajadzīgo izmēru centimetros, man viņi parādās. Nu, šādi te. Tad nedaudz vieglāk arī paliek strādāt. Nav visu ar pamata modelēšanas rīkiem jāzīmē. Un kur tas visforšāk noder, nu tieši, kad mums būtu kaut kādi elementi, kas atkārtojās. Tā, piemēram, es vienu importēšu iekšā. Un tas ir tāds, varbūt, advancētākais, ko mēs taisam tieši padziļinātajā kursā. Tā. Tā, nu re. Var radīt šādu objektu, kur vienkārši pamainot izmēru, regulārā attālumā viņi atkārtojās. Un caur atribūtiem var regulēt tieši arī tos izmērus. Tā. Es te varēju viņu uzspridzināt arī. Nu, reiz redzu te, piemēram, kāda ir atstarpe starp elementiem. Ierakstu, lai ir 30 centimetri. Un man nav viss jāpārzīmē, es jau redzu to rezultātu. Vai pašu to elementu dimensijas arī var pamainīt. Un tad tās iespējas ar dinamiskajiem komponentiem jābūt. Bet dinamiskie komponenti, nu, tas ir tāds vecākais variants, kā SketchUpā tādu parametrisko jau vairāk modelēšanu izsanāja. Ir arī jauna sistēma, izmantojot Trimble Creator rīku, kur viņš nav vienkārši, viņš tādā node-based sistēmā darbojās, lai varētu parametriskos elementus taisīt, bet ārkārtīgi daudz jau gatavus elementus varat atrast 3D warehousā. 3D warehouse kā tāds ir tā SketchUpam pievienotā bibliotēka, vairāk kā 8 miljoni dažādi modeļi tur pieejami, ārkārtīgi daudz vienkārši gatavi projekti. Jums interesē pirtiņa, kaut vai var pasīdēs gatavos projektiņus. Piemēram, uzrakstu. Wood frame house, un te parādās tā tad jau 300 rezultātu pēc šī te. Var pašpikot. Bet no tā live komponentiem es šeit ierakstīšu tātad ļoti vienkārši wall. Te, man liekas, vajadzēja rādīties. Nē. Jā, rekur pirmais arī ir wood framed wall. Es izvēlos to. Nu, ne. Un šajā gadījumā tikko kā es izvēlos komponentu, tur parādās šāda te parametru lodziņš, kur es varu pielāgot visus izmērus. Teiksim tā. Vai man vajag logu? Nevajag, es noņemšu nost. Durvis, pagaidām šādās dimensijās vēlos varu door position pārvietot, precīzi izmēru ierakstot. Stud spacing, tātad attālumu varētu izmainīt. Un pamatojas izmērs. Nu, teiksim, atstāšu šādi te. Vai platumu, piemēram, mazāku 4 metri.
viņš grib milimetros izskatās. Ņemu šo te komponentu, nokopējuši tālāk 6 metri. Atkal tas pats princips kā iepriekš. Es izvēlos, es viņu taisu kā unikālu, un ieejot iekšā, es jau izvēlos, ka, piemēram, šeit nebūs durvis, šeit būs lodziņš, un atkal varu norādīt to augstumu un pašu logailes izmēru. Tātad es tā ātri to pozīciju pamainīšu. Vēlreiz es ņemu, nokopēju objektu, saratēšu 90 grādos, un ja mēs mainām tās dimensijas šādai sienai, tur nav obligāti viņam make unique jāspiež. Es varu uzreiz ar scale, piemēram, noskēlot līdz šejienai. Jā, un gatavs. Vēlreiz izvēlos. Un nokopēju. Līdzīgi tā var paņemt viņu kā pamatu kaut vai grīdei. Es izvēlos fiksi uztaisīšu nedaudz savādākā izmērā. Noņemu nost, lai nebūtu tas window. Uztaisu tātad izmēru. Tā. Labi. Šeit konkrēti nerāva. Sarutēju. Re. Un var norādīt custom sizes, ja es gribētu kādā citā izmērā arī tā pa vidu. Tātad nogins. Šādi, ja kādi papildus elementi būtu, un tos var savādāk pievienot, bet arī, piemēram, ar jumtu. Es tāpatās varu meklēt warehouse. Šoreiz ierakstu. Tātad truss. Un te arī parādās live komponents, kas ļautu ļoti ātri vismaz ieskicēt to konstrukciju. Ja pa lielu es uzrakstu, cik man bija 4 metri. Es viņu piesaistu pareizi. Tātad stūrim. Es viņu sakopēšu uz priekšu. Un tad var strādāt arī pie dizaina. Tātad, kas mums ir jumta slīpums grādos, var norādīt tātad grādos vai attiecībā, var pamainīt. Šeit bija dažādi tie, kā mums tās pāri tiek piegriezta. Truss type, te pāris varianti arī parādās. Jā, tāds ātrais variants, kā tās konstrukcijas ieskicēt. Viena problēma šiem te live komponentiem būtu tāda, ka es varu iezīmēt to konstrukcijas, varbūt tā, es neredzu viņu kā uzreiz kā kaut kādas parametrus no viņa, lai viņi dabūtu ārā. Bet es varu viņu uzspridzināt, tā kā uztaisu detach definition, un viņš jau pārtop kā parasts komponents. Un attiecīgi tagad viņu varētu, piemēram, blakus nokopēt. Es varu arī citas sienas atsevišķi paņemt, lai tādā skaistākā izklājumā varētu parādīt.
un tad attiecīgi izmērus arī salikt. Bet, ja iekšā paskatās nu, tam komponentam, šie te ir kā tādi ģeometrijas elementi. Viņi nav kā atsevišķi komponenti, tad ir nedaudz grūtāk noteikti kaut ko pielāgot. Var, bet nu, viņi tādi saraustīti nedaudz būtu. Un tas nākošais tāds variants, ko gribēju parādīt, kā labāk var strādāt ar elementiem. Jāsāk jau varbūt izmantot dažādas maksas, gan SketchUp spraudņus. Tā, piemēram, pirmais, ko ātri gribēju parādīt, ir, nu, jāsaka tā, ka, ja man būtu izvēle, kad es vienu SketchUp spraudni varu iegādāties, izmantot visu dzīvi, tad tas noteikti būtu Profile Builders, kas ļauj radīt gan ļoti kompleksas tādas parametriskas asamblējas, gan vienkārši atvieglo dzīvi ar tādu pamatelementu darbu. Tā, kā viņš strādā? Viņš pirmkārt ļauj, tā es uztaisīšu varbūt tegu, vienkārši koks. Viņš pirmkārt ļauj uztaisīt tā, jau pirms mēs kaut kā modulējam materiālu komponentu tādu sarakstu, vai tas būs koks, metāls vai kaut kas cits, un norādīt, kā mēs kaut kādus aprēķinus tur veiksim. Nu, piemēram, es paņemu tag, es radu tātad tags, viss, kas būs piesaistīts tagam koks, svars tur norādu tad 400, un pievienoju vēl kādus papildus parametrus. Piemēram, lai saprastu, kāda būs, nu es paņemšu, piemēram, kubikmetrā cena, ierakstu tur 250, varu norādīt papildus, kāds ir arī waste procents, ieliek, piemēram, 10, kaut vai nodokļus arī pēc tam. Un te var pēc tam arī apakš dažādas izmaksas sataisīt, ja gribās par tātad kaut vai krāsas apjoms. Katram parametram jaunam pieliekot klāt ar plusiņu. Un tā, piemēram, ja es gribētu tad zīmēt ar tādu gudrāku elementu, es uztaisu ļoti ātri. Tas pamatelements, teiksim, izmērā būs 200 x 200. Es viņu iezīmēju, un darbojoties ar Profile Builderi, es taisu viņu kā jaunu. Viņš kā komponents uzreiz tiek veidots. Varu norādīt, ka viņš automātiski tātad piesaistās tam tagam koks, var dot arī materiālu, un zīmējot es varu norādīt, kā viņš tieši savienojumi veidosies. Un vienkārši ņemu un zīmēju cauri šo te Profile Builderi. Man nav nekāds pamats, bet es varbūt uzzīmēju. Jā, tas pamatiņš, un tad velku, izveidojās pamatā konstrukcija. Es pamainu, teiksim, to piesaistes punktu, center middle, zīmēju vēlreiz kaut vai slīpi, un te nāk tā, kā viņi tie papildus rīki, kad mēs varam izvēlēties, piemēram, pagarināt elementu līdz citam. Vispār neejot iekšā tajā elementā. Piegriezt līdz kaut kādām izvēlētām plaknēm, piegriezt arī kaut vai caurumus radīt, teiksim, caurums diametra 30, un tad es norādu. Viņš būs šeit tā. Es nepareizi elementu iezīmēju, tagad būs. Nu, re. Es varu radīt šos te caurumus, un, ja vajag, es tātad varu arī viņus noņemt nost. Tātad tās darbības, ko mēs veicam modulējot ar Profile Builder, viņas nav tādas destruktīvas. Un visbeidzot, tas, ko es taisīju materiālam, es varu iezīmēt šo te.
Es varu paņemt tagad kvantifieri, un es redzu, ka radītā konstrukcija, viņa tātad svērs tik un tik kilogramus un izmaksās tik un tik. Es varu attaisīt arī tādu plašāku režīmu, kur es redzu atsevišķi visas detaļas un smukā Excelī to visu arī saglabāt. Un pamēģinu vienkārši ātri nokopēju, iezīmēju vēlreiz. Tas, jā, es redzu, iezīmējot katru atsevišķu elementu, visu kopā, arī, piemēram, ja viņi ir dažādos līmeņos sagrupēti. Tā, es redzu arī apakšobjektiem izstās izmaksas, kas būtu. Tas ir profila builderis, daudziem tāpēc ārkārtīgi patīk. Strādās ļoti labi gan koka karkas konstrukcijām, gan arī metāla konstrukcijām. Viņiem, tam izstrādātājiem, tieši Mindsight Studios, šie rīki ir apvienoti tādā komplektiņā BIM tools, gan profile builders, gan quantifiers. Viņi uz tā pamata arī rada citas interesantas, kā kaut vai deka stilu priekš metāla konstrukciju jau projektēšanas, bet tādas iespējas arī. Ko var atzīmēt pie tādiem jaudīgiem spraudņiem arī ir, piemēram, no Estimator for SketchUp. Viņi piedāvā tādu komplektiņu. Viņiem ir tātad framer spraudnis, kas pielāgots tieši koka karkas konstrukciju projektēšanai, un viņu tas tāmēšanas spraudnis, tas estimator saucās. Plus vēl papildus viņiem tie rīki kā PDF importers, jāzīmējās pamati kaut kādam PDF failam, un Phases 4D, kas ļauj arī plānot būvniecības gaitu. Tie, protams, jau aiziet maksas līmenis visiem tiem spraudņiem. Un ko var atzīmēt, ka ārkārtīgi labs spraudnis piedāvā no Medek. Viņiem varbūt tie standarti tur nedaudz vairāk priekš amerikāņiem veidot tie spraudņi, bet jau izstrādāt ļoti daudzi tie rīki, kas ļauj modulēt, projektēt gan sienas, gan spāris, gan pamatus, elektrību. Ar nenormāli daudz dažādām dažādām dizaina variācijām tiek risināti visi savienojumi arī. Papildus arī tieši tie aprēķina, dažādi slodžu aprēķina kalkulatori pieejami. Te, piemēram, kur bija trass. Un jāsaka, ka ļoti daudzi šādi arī SketchUp bāzes vai tikai izdomāt, ko gribās varbūt automatizēt, un ir iespējams to panākt. Tagad jau aizvien vienkāršāk var pat paši radīt šos te Ruby spraudņus, ja interesē kaut ko automatizēt. Vai nu jāmācās Ruby valoda, tūlīt jau būs arī AI asistents, SketchUpā jau ar iebūvētu to programmēšanas aģentu, vai var jautāt, tātad mums arī ir programmētāji Lietuvā, kas gan priekš SketchUpā, gan Revita, gan citām platformām izstrādā dažādus pielāgotus risinājumus. Gribēju parādīt par ļoti foršu sistēmu, kas ir SketchUpā, kas ļauj tādus modulārus elementus, ar viņiem vieglāk strādāt. Arī, piemēram, šeit, kur mums bija tas elements, kurus izgriež ārā, tad ir viņus jāmocās nedaudz jāratē katru reizi. Es varu radīt komponentu, un viņā iekšā izveidot tādu snapu, tātad uz labais taustiņš, un rada tātad add snap, kas ir piesaistes punkts, ko es varu novietot jebkurā vietā. Es te varbūt uzzīmēšu palīgu līniju.
Nu, tā pamatfunkcija būtu tāda, ka es varu tagad ļoti viegli paņemt to objektu un vismaz piesaistīt klāt vajadzīgiem virzienam, vai ja tās būtu vairākas atsevišķas detaļas, es varu laicīgi norādīt, kas ir tie kontakta punkti, aiz kuriem viņus vispār var savienot un, piemēram, tā uzreiz salikt kopā. Jo pēc, jo nevienmēr tā būs tā līnija kaut kāda vai plaknes vidus, kur var piesaistīties, bet šādi vismaz tā ļoti precīzi var noteikt. Um, arī kāda kompleksāka savienojuma kaut vai guļbūvēja būtu, ja. Tur pat iekšā grūti redzēt, varbūt, kas notiek, ja. Nu, tas tāds viens variants ar snap palīdzību. Tie snapi gan tieši pro tajā desktop versijā, pieejama web versijā, cik manī viņu nestrādāja. Jā, par tiem rasējumiem ir tā, ka parasti SketchUpā vērts nedaudz vienkāršot. Es te varbūt atstāšu pagaidām tikai pamata konstrukciju šīs te daļas, lai vieglāk būtu. Vai paslēpšu. Izvēlos laicīgi jau stilu, lai nebūtu kādi lieki elementi. Saglabāšu kā atsevišķu failu. Lai nesabojātu to iepriekšējo. Un es patiešām varu aiznest šo te modulīti uz layouta vidu, centu layout. Tā ir tā programmas vide SketchUpam, kur var uz lapas jau precīzā mērogā ievietot modulīti. Tur ļoti labi jau laicīgi sagatavo šablonus, kā lapa tiek noformēta. Mēs te pamatkursā to jau iesākām nedaudz. Es paņēmu šoreiz gan uz baltas lapas vienkārši. Tā, paskatoties modulītī, tā es viņu redzu. Vajadzēja laikam scēni saglabāt. Es varu novietot šādi te, piemēram, stūrītī būs SketchUp modeļa versija. Tā es izslēgšu ārā perspektīvi, uzlikšu skatu, lai būtu, piemēram, izometrijā, un pamainīšu stilu, lai būtu tāds nedaudz vienkāršāks. Un arī ielikšu uzreiz konkrētā mērogā. Tā pie kamerā. 1:10 gluži neielienu, 1:20 arī nē. Tā, labi, es varu redzēt, tad, kā izskatās tā pamatkonstrukcija. Es viņu varu ēku tā uzreiz tad nokopēt. Uzlikt skatā, piemēram, front. Tad vēl sānskatu. Vai cits variants varu vienkārši patiešo no SketchUpa izvēlēties kādu detaļu, piemēram, šo te sienu, un, ja nav svarīgi tā sasaist ar SketchUp modulīti, tajā layout vidē patiešo iekopēt iekšā. Tātad arī izslēgšu perspektīvu, uzlikšu skatu. Laikam front, nē. Ielieku mērogā. Vai ielikšu varbūt jaunā lapā vienkārši, lai lielāks mērogs būtu.
Un tāpat arī vēlētos tad izmērus salikt. Pielikšu vienu. Jānoformē pirmo reizi, lai būtu normālāks. Uzlikšu tā tad milimetros tomēr. Layouts ir kā tāda vide, kur miksēts kopā tā kā AutoCADs, Illustrators un PowerPoints vienā produktā, apvienojot kopā tādas svarīgākos rasēšanas prezentācijas rīkus. Tad varu ātri sataisīt kā izmēra ķēdītes vai parādīt kopējo izmēru. Un papildus kādus anotatīvos elementus. Tas ir layouts. Krietni vienkāršāk nekā AutoCAD. Ja tas pats AutoCAD interesē, tad jau tieši nākošajā nedēļā sākam arī AutoCAD apmācību kursu 11. datumā. Padziļinātajā kursā arī skatāmies tās tehnikas vairāk, kā var abām programmām kopā strādāt, jo bez viena vai otra daudziem ir grūti iztikt. Vēl jautājums redzu, kur izdevīgāk iegādāties Trimble licenci SketchUp privātām vajadzībām noteikti. Labāk no mums, jo aizejot uz SketchUp LV kontaktiem, jau vairāk kā 10 gadus varat izmantot to pašu numuru, lai patiešo sazvanītu Kārli. Vienmēr palīdzējuši gan ar tehniskiem jautājumiem, gan arī pie mums tad izdevīgāk ir arī tad apmācībās nākt un individuālās konsultācijās. Tā ļoti bieži sanāk tieši palīdzēt arī no tehniskajām problēmām, ko varbūt, ja IT admins netiek klāt uzreiz sazvanīt, tad kaut vai no telefona palīdz. Tā. No licenzēšanas puses tieši arī vairums tieši izvēlās SketchUp Pro versiju. Tā ir 379 eiro plus PVN gadā. Vēl ir versijas Pro Scan, kas pievieno klāt arī iespēja 3D punktu mākoņus pievienot vai gaušanas platus. Tagad arī advanced workflows ļaut arī tad ienest iekšā patiešo Revit failus. Tūlīt jau varēs arī atpakaļ, arī eksportēt patiešo Revit, nezaudējot nekādus datus, kas būtu tajā BIM modelī iekšā. Un Studio ir tā versija, kas ļauj arī papildus radīt fotoreālistiskas vizualizācijas ar vīrēju palīdzību pie produktiem. Te bija vīrējs. Tātad, ja tieši mārketinga vajadzībām, piemēram, vajadzētu arī skaistus attēlus izveidot. Jautājums par to iespēju vairākiem cilvēkiem vienlaicīgi strādāt vienā modelī. Es pagaidām testa variantā to lietoju, un tas strādā, bet viņš vēl nav palaists publiskajā lietošanai. Un, tas bonus arī parasti mūsu klientiem ir, ka ir kaut kādas funkcijas, kas jums ir aktuāls vai ir problēmas SketchUpā, liekas. Katru gadu tiekamies tieši ar pašiem SketchUp izstrādātājiem un ļoti daudzas mūsu iesniegtās ierosinājumi jau ir arī pievienoti pašam SketchUpam. Tad vismaz tas tā strādā vismaz. Nav tik milzīga kompānija kā Autodesks, piemēram, ka nav iespējams kaut ko palabot. Un ko... Jā. Un. Vairāk jautājumu nav patreiz. Kas ir gatavi jau mācīties pilnā sparā, ar zināšanām SketchUpā, tad mums kurs sākās
10. augustā. Tie, kas no nulles sāk, var septembrī pievienoties SketchUp pamatkursu apmācībām. Abas divas ir 200 eiro plus PVN. Un visiem dalībniekiem mēs arī uz mācību laiku dodam SketchUp licences pilnā studio, lai varētu visas iespējas arī izmēģināt. Un tā, paldies, Mārtiņ, paldies visiem dalībniekiem. Ja kādi jautājumi, tad ziniet, droši var rakstīt info@sketchup.lv vai Kārlis@sketchup.lv. Un cerams, tiekamies jau kādās nākošajās apmācībās, nākošajos semināros. To ierakstu dalībniekiem pārsūtīšu, un, ja ir interesi, tad mūsu YouTube kanālā jau arī papildus vairāk kā 50 dažādi semināru ieraksti pieejami. Ieliek to saiti arī čatā uz mūsu YouTube kanālu. Un ko gribēju pieminēt, un tā tad visa tāda apmācība, kas mums ir SketchUpā, jā, pastāst vēlreiz no SketchUpā, vai? Tas, kas mums ir pamatkursā, mēs tieši parādu, kā radīt arhitektūras dažādas pamatformas tādā vienkāršotā līmenī, kā ieskicēt tos pašas jumtas ar solidrīkiem strādāt vai mansardas stāvu. Layoutā detalizētāks rasējums un vizualizācijas, bet kursā, kas sāksies nākošu nedēļu, 10. augustā, tiek apskatīti tieši detalizētāk tie parametriskā modelēšana ar dinamisko komponentu palīdzību, arī, ja nepieciešams kāds brīvformas, tāds organisks objekts pēc skata radīt, kā tieši arī objektu materiālu bibliotēkas iekšēji radīt arī tajā pašā 3D warehousā nedaudz no tiem papildus rīkiem, kas ļautu konkrētāk varbūt uz mēbeļu projektēšanu, bet kas noderēs, es domāju, jebkuram, kurš SketchUpā strādā. Nu, profesionāla vizualizācija un layouts ļoti augstā līmenī. Ļoti gribējās varbūt par layoutu parādīt vairāk, bet tie, kas varbūt uzkavēsies, var pēc tam parādīt. Tā ir tā rasēšanas vide. Bet nu laiks jau laikam būtu dot vārdu izīmot. Es savu ekrānu izslēgšu. Jā, tagad var mikrofonu ieslēgt arī. Jā, iestādās sveiki, mēs esam Mārtiņš no kompānijas Easywood un darbojamies ar līmenis jūra ražotni, un tā skaitā arī masīvo konstrukcijas ražojam. Varētu parādīšu vienus modelīšus nelielus, ar ko mēs tur darbojamies. Tāds visu no koka. Sāksim ar veidojam tādas lielas angāra konstrukcijas, no sākuma veidojam tā kā skices priekš pasūtītājiem, jo mēs paši neesam tā kā konstruktori, mēs saskicējam visu un tad dodam skices tālāk konstruktoriem un teņi tālāk pielabo. Un klienti atsūta izmērus ar angāriem, kādus viņi vēlās, un tad mēs ātri samodelējam viņus, aptuveni kā viņi varētu izskatīties, iezīmējam vienkārši tādas metāla saites iekšā un lielas tādas koka konstrukcijas. Un tālāk jau konstruktori izmantojot šos modelīšus, modelē tālāk jau gatavas konstrukcijas, kur liek iekšā visas metālā detaļas un visu pārējo. Ir arī šāda tipa mazi angāriņi, kas ir tā kā mūsu standarta tāds projekts variants. Cilvēkiem priekš dažādām nokavām un garāžu tipu angāriem. Un mēs arī no sākuma uzskicējam tādus modelīšus, sarēķinām kubatūras un apjomus, cik tas apmēram izmaksātu. Un tad jau veidojam pēc tā piedāvājumus klientiem, lai viņi var redzēt aptuveni, kā tas viss izskatās. Un tālāk jau arī šo konstrukciju
veidojam arī tālāk un upgradeojam viņu ar metāliem, kas ieliekas iekšā, iestrādājās. Tur uz priekšu parādīšu vienu modelīti, kas vēl būs. Tur jau būs viss ieliks iekšā, un tad mēs tālāk arī detalizēti pēc tam veidojam visu uz ražošanu un arī galvniekiem ar CNC mašīnām, lai var sataisīt visas detaļas pēc izmēriem. Kā vēl viens variants, ko mēs ražojam, ir stāvbūves mājas no galata limsijām, kur apakšā un augšā ir tā kā saistošās limsijas un pa vidu ir paneļi ar atslēgām, kas savienojas kopā, un tā māja visa ir apmēram kā nesoša konstrukcija, visas detaļas ir kā kolonnas, un uz viņas tad balstās viss pārējais. Arī šādā veidā visus samodelējam, tā lai klienti redz, kā tā ēka izskatās ar visām starpsienām, durvīm iekšā, visu jumtu sazīmēm, arī pēc tam, ja klienti apstiprina jau pamatu konstrukciju šādu, tad tālāk rēķinam, piedāvājam arī siltumizolācijas, zāļmateriālus, karkasam, apberes dēļus, jumta segumus, respektīvi mājas gatavojam priekš klientiem tālāk jau zem jumta ar visu fasādi atstājot klientiem tikai iekšdarbus. Bet arī ir iezīmēti mazliet tā kā logi iekšā, bet logus mēs arī modelējam un ražojam loga rāmjus, sūtam atsevišķus stiklus pēc klienta vēlmēm un pielāgojam pašiem saviem projektiem, neņemot vērā citu piedāvātāju logus. Loga rāmi ir arī tiek veidoti no koka, pārsvarā tā ir priede, bet kad ir lielākas vitrīnas, tad izmantojam arī egles rāmjus, paši viņus līmējam, audzējam pēc izmēriem, dimensijām, veidojam visus iezāģus un sūtam stikla paketes un liekam iekšā objektos. Tad mums ir šāds projekts viens, kur klients arī paprasīja jau samodelēt mazliet vairāk, tika sazīmēta visa konstrukcija. Un šeit man arī viņš ir mazliet satagos, kur ir, kas var noņemt jumtu. Tad ir latojums 1, latojums 2, 3. latojums fasāde. Apakšā ir 40 paneļi, kurus mēs arī liekam iekšā. Tas ir notvērts šeit paneļi šādā veidā. Apakšā ir konstrukcija, kurā arī pēc tam tiek iestrādāti metāli, starpsienas no līmētajiem materiāliem. Mēs šādi veidojam visādus modelīšus, tā lai klients atbraucot var apskatīt, kā tas viss izskatās un saprast to reālumu, mazliet sajust, teiksim tā. Un tad viņš redz pēc kārtas, kas nāk, teiksim, konstrukcija apšķunās ar paneļiem. Tālāk veidojas karkas priekš siltumizolācijas jau pāri. Un viss tālāk apšķunās un liekas visas apderes pāri. Tādā veidā. Un tas klientiem nāk ļoti labi, kā paraugi. Un klients vairāk saprot, kā tas viss izskatās, nevis tā, ka tur vienkārši parāda bildīti, un tā tas būs, jo daudzi nesaprot, kā tas viss nākās. Un tad, kad jau konstrukcijas ir vairāk sazīmētas šādā skiču variantā, un klienti ir apstiprinājuši, tad mēs veidojam jau tālākus modelīšus. Šeit arī tās jau palicam paneļus, tad arī šeit jau var redzēt, ka ir jau veidotas iekšā tapas ar izstrādātiem metāliem. Šādā te veidā ieliekas iekšā, kā tās visas konstrukcijas sastiprinās. Mēs šādi sazīmējam ar visiem iezāģiem, ar visu, un eksploatējam konstruktoriem, un viņi šos modeļus izmanto savās programmās, lai ātrāk sadarītu savu darbu un aprēķinātu visas slodzes, jo viņiem jau ir bāze, pēc kā vadīties. Un tad, ja kaut kas nav riktīgi pēc konkrētā reģiona, tad ir jāpilda mazliet dimensijas reizē. Bet tā kā mēs jau zīmējam šādas konstrukcijas, es personīgi zīmēju jau 3 gadus, ir sakrājusies jau sava veida pieredze.
tad lielākoties tās konstrukcijas visas tiek apstiprinātas, un tas, ko mēs sazīmējam un iedodam klientiem cenas par konstrukciju, apšūdu ar paneļiem vai visu tādu, viņas tur nostaigā ļoti minimālās summās. Visas detaļas mēs modulējam paši, tāpēc, ka katrs angārs ir individuāls, nav nevienas copy-paste, līdz ar to reizēm grūti izmantot kaut kādus palīgus, jo katra detaļa tiek izstrādāta individuāli, un visu laiku mainās leņķi un viss pārējais, un nevar izmantot vienu un to pašu. Klientam vēl mazliet kaut ko pamainīt, tas uzreiz izmaina visu, un līdz ar to katrs projekts ir individuāls, un nevaram izmantot, teiksim, copy-paste sistēmu, lai vienkārši atvieglotu sev tādā veidā darbu, bet katrs mazliet, teiksim, sarežģīja mums darbu, iedot vairāk, un līdz ar to arī klientiem ir tāda individuāla pieeja. Viņiem nav nevienam viens tāds pats angārs, teiksim, kā otram cilvēkam, bet tāpatās arī privātmājas, ka mēs zīmējam, katram cilvēkam ir sava māja ar saviem izmēriem, un viņš var visu sakārtot tā, kā viņam vēlās. Tāpatās arī šāda veida angāra konstrukcijas, ka mēs katram samodelējam no metāla pēdas iekšā un visu sazīmējam no nulles pa vēlam. Jo tāds viss šeit ir konstrukcijās, jo cik mums projekti ir bijuši, nevienā objektā detaļas neatkārtojās. Katram ir individuāli pēc slodzēm, pēc viss nāk no jauna. Tas pats arī šāda veida angāros lielajos. Tur arī katram projektam konstruktori zīmēs savas detaļas, un viņas nekad nav vienādas. Vizuāli izskatās līdzīgi, bet izpildījums katram ir savādāks. Tāpat arī šādā tipa mājām vieniem vēlās, teiksim, piemēram, 3 metri griestiem, citiem vai 2,50, citi vēlās vispār 4 metri augstus griestus, kur griestos pārslēgtas komunikācijas un visu pārējo. Citiem cilvēkiem interesē mājas ar 2 stipu jumtu, to mēs tādu tipa veidu mēs arī piedāvājam no paneļiem, bet tas viss ir tāds individuāls darbs katram klientam individuāla pieeja, katram mēs veidojam šāda tipa modelīšus, kas SketchUpā ir ļoti viegli izdarāms, atkarīgs no tāda, cik sarežģīts ir pasūtījums. Bet tā var izstrādāt dienas ieskatā vai maksimums 2 dienu ieskatā. Ja kaut kas lielāks, tad kādas 3 dienas aizņem. Šī tipa mājas atšķirās no TLT mājām, kur viss tiek sataisīts jau lielos paneļos un tur viss griests ārā. Šeit ir tā, ka mājas ir no koka, viņas ir stāvbūve, nevis pa pusē stāvbūve, pa pusē guļus. Tad tā sistēma ir mazliet savādāka, kas arī cilvēkus vairāk arī bieži vien uzrunā, jo sienās parādās kaut kādas tekstūras, un viņas var atstāt vizuāli redzamas no iekšpuses. Kas arī mums pašiem ļoti patīk, kā var redzēt, arī man aizmugurē ir tādi paši paneļi sienās salikt, kas ir estētiski un pievilcīgi un mājīgi. Tā īsumā par mums, jo dažiem palielinājumiem pamatā mums ir līmsijas, dažādās dimensijās, 240 platumā, līdz 1,50 m augstumā un garumā līdz 21 metram. Un vadoties pēc tā, mēs ražojam pēc klienta vēlmēm dažādu dimensiju līmsijas, kā arī paneļus, kā arī veidojam arī savas konstrukcijas. Un tā īsumā par mums. Paldies! Ļoti forši redzēt tieši no SketchUp puses, kā izskatās arī projektiņš. Varbūt var pastāstīt, vai ikdienas darbā kaut kādas papildinājumus, tos sprauģņus arī sanāk izmantot? Reti gan sanāk izmantot sprauģņus, tāpēc, ka mēs iesākumā pārsvarā visiem klientiem sateicam ātras skices un visu laiku katram klientam atšķirās tie izmēri, un tos sprauģņus grūti izmantot. Ja, teiksim, karkasa mājām, tur viņi var pastiept tādu,
Mums ir, teiksim, paneļi, kas ir jau vienādi platumu visu laiku, un tad viņi ir jāpiegarina. Un tas katrai mājai ir savādāk, ja izmanto kaut kādus spraudņus, tad viņš piegriež ne tā, kā gribās. Un tad tur uz vietas jāpamodelē savādāk, kā mēs veidojam individuāli, tad ir vieglāk visu to pabīdīt un sadarīt tās lietas ātrāk. Jo ar spraudņiem, cik ir sanācis, tas mums bišķi iekavē tā kā laiku, jo mājām klienti, ja sūta kopju jumtu, viņi jau ir pasūtījuši kaut kur citur, teiksim tā, ja viņi vēlas 2 slīpju jumtu, ja, teiksim, mēs ar savām spārējām ejam, tad viņas ir masīvas un katram platumam viņas strādājas savādāk, tur nav copy-paste varianta. Un arī arhitekti visu kaut ko izdomā, kas viņiem patīk, un mēs mēģinām to visu realizēt, un vai to var realizēt, vai nevar realizēt, jo to, ko sazīmē arhitekts, ir viens, bet reāli, vai tas ir izpildāms tā, kā viņš to vēlās, tas ir pēc tam cits. Tāpēc jau ir arhitekts zīmē vienu, konstruktors saka, ka tā nevar, ražotājs vai būvnieks saka, ka pavisam savādāk, ko jūs vispār esat sazīmēšanu nevar salikt kopā. Un to mēs esam tādi, kas pa vidu, un mēs skatāmies gan no klientu puses, lai tas izskatās labi, gan arī no ražošanas puses, tā, lai to var saražoti, un no būvnieku puses, tā, lai to var samontēt. Vai visā tajā komunikācijā sanāk izmantot arī Trimble Connect? Lai glabātu failus, lai sazinātos. Tā kā jau klientiem ir noslēgti līgumi, mēs veidojam linkus, sūtam klientiem, klienti skatās, pariņķo, tur kaut ko paskatās, kas nepatīk, bet, tas, kas nestrādā ar SketchUpu, viņam paiet kāds laiciņš, lai viņš saprot, ko var izdarīt tajā Trimble linkā. No Trimble Connect platformas daloties, vai kā es sākumā rādīju no tās SketchUp UR? Jā, no tā, kā mēs aizsūtam tādu linku, lai viņš tur var redzēt, kas tur ir, un tad viņam visu laiku ir kaut kādas problēmas, nesaprot, ko darīt, kā viņu tur pagrozīt, kā tur dimensijas paņemt, tādas lietas ir, kas saprot, bet ir, kas baidās vai nezina, kā to izdarīt, tas no cilvēkiem laikam atkarīgs, kas ko izmanto un kas kuram ir aktuāli, jo ir tādi daži klienti, kuriem to aizsūti, viņš saka, es neko nesaprotu, es atbraucu pie tevis ciemos, pagrozīsim reizē, salabosim uzreiz un viss. Un kā ar tieši ražošanas daļu un meistariem objektā, viņi arī izmanto tās saites, vai piekļūt modulim klāt tieši, vai vadās arī izmanto saites, lai piekļūtu moduļiem klāt, bet ir arī mēs veidojam detalizētākus rastējumus tālāk, kur ir katras detaļas ar izmēriem, kurā detaļa atrodas, un tas viss vieglāk samontējās. Jā, ja kādam jautājumi, droši var ieslēgt arī gan kameru, gan mikrofonu. Vajadzētu būt iespējami. Jā. Jo tā no līmētā materiāla var sataisīt ļoti spēcīgas konstrukcijas, jo citur arī var redzēt, teiksim, ja kāds bijis Ludzas baseinā, tur arī ir konstrukcijas no līmētā. Mēs pats biju tikko Lietuvā atpūsties arī akuparkā, kas ir Druskanīgos, tur arī ir līmētā tikko konstrukcijas sataisītas kupoli un viss. Tur arhitekti strādā, konstruktori strādā un tas koks paliek aizvien populārāks un populārāks. Teiksim, ja izvēlās starp metālu un koku, koks ir mazliet dārgāks vai reizēm pat līdzīgi sanāk kā ar metālu, teiksim, bet no ugunsdrošības ir tā, kā metāls uzsilst, viņš deformējās, kā koks deg, kamēr viņš nodeg to lieko daļu, kad viņš sāk grūt. Citiem tas patīk un vairāk interesanti, kā arī viņš dod, teiksim, lielajos angāros daļu mājīguma, jo Islandē mums, teiksim, būvē lielos angārus, kurus izmanto kā garāžas, un viņi iet kokā, nevis metālā, jo tās koka līmes ies ar sendviču paneļiem, izskatās ļoti labi. Es pats esmu bijis pāris reizes pie viņiem ciemos, un tie angāri izskatās pēc tam savādāk nekā ar metāla konstrukcijām sataisītie angāri. Čatā jautājums, kā ar rasējumiem tieši no modeļa? Kāpēc SketchUpā nevis AutoCADā? SketchUpā ir vieglāk visu no sākuma samodelēt nekā AutoCADā vai analogās kaut kādos.
jo tos ātrās skices skečupā sataisīt uz tādām mājām, nelielām vai angāriem, tas prasa stundu, 2, maksimums 3 reizēm. Ja ir kaut kādas masīvākas konstrukcijas, tad paņem pusdiena, diena. AutoCAD tas viss ir arī savādāk mazliet. AutoCADam ir sava specifikācija, un AutoCADam nav tās vizualizācijas uzreiz tādas. Tas ir ļoti izteikti manīts citiem uzņēmumiem, kas varbūt arī guļbūvs un citas ēkas projektē, programmās kā AutoCAD, kā mikrostacija, bet tieši to vizualizācijas daļu un tālāk detalizāciju SketchUpā veido. Un tas skats tāds arī varbūt cilvēcīgāks, kas redzēts arī no citiem, kas tādas inženieru projektētāji arī, vai arī objekti, kas ārkārtīgi detalizēti, kas tiek veidoti SolidWorks tādās programmās. Tiek vienkāršotā versija uztaisīta, lai cilvēks, kas ikdienā pie komplektācijas, pie pārdošanas, pie mārketinga, materiāla izveidas darbojās, viņam nav jāmācās tur SolidWorks. Viņš SketchUpā var darboties daudz ātrāk vismaz. Jā, jo SketchUpā ar to bāzes versiju jau var arī ļoti daudz sadarīt. Tikai tev ir jāiemācās pāris knipiņi un visu var ātri modelēt un vispārējo. Un tad jau, jo tu ilgāk strādā, tu vairāk apgūst un ātrāk tās lietas arī iet. Kā jau kura programma no sākuma ir jāapgūst, jo es arī no sākuma, kad viņu sāku, es viņā nebiju strādājis. Un tad arī pirmus 2 mēnešus tā visu tausties, dēdies, un pēc tam jau tu jau sāc saprast, kas kā notiek, un tad tas viss arī ātrāk iet. Tur jautājums, vai kādi SketchUp spraudņi tieši, kas arī palīdzētu slodzes aprēķināt mezgliem. Es te saiti varu iemest tā, kas bija tātad visiem. Tā, kas bija tieši no Medek, un tad attiecīgi SketchUp tas sasaistās. Bet protams, ir specializētas programmas, kas to aprēķina. Tas varbūt cilvēku klāsts inženieri, kas SketchUpā strādā, nav tik milzīgs, ka varbūt iekšā kaut kas jau uztaisīts. Konstruktori un inženieri, kas strādā, viņi strādā citās programmās, un mēs SketchUpā sazīmējam pa lielam vadoties pēc tā, kas ir bijis visos iepriekšējos objektos, un tad tās konstrukcijas dodam konstruktoriem, lai viņi liek savās programmās, jo SketchUps ir tādā vispusēji vairāk dizainiska programma nekā uz slodzēm. Jā, jūs dzirdat mani? Jā. Dzirdējām. Jā, teiksim, mēs pārsvarā taiso mēbeles, bet, tādas uz pasūtījumu, un bieži sanāk rasēt kaut kādas konstrukcijas no metāla kājas, teiksim, galdam, ja, un kas nav kvadrāts vai ne, kas vienkārši skaidrs kā balstās, bet tu uzzīmē kaut kādu dizainisku galdu, bet aprēķināt slodzi pie vibrācijām, pie visa tā tur, tas būtu, teiksim, diezgan dārgi dot kādam aprēķināt to, jo tā, ģeometrija ir katram galdam savādāka, teiksim, neatkārtojamas kājas, ja, un tad tu izgatavojot tikai to pašu kāju, teiksim, lāzer griests, ja, tur sametini, bet viņa, teiksim, vibrē no tās virsmas smaguma, ja, un līdz kamēr tu neesi uztaisījis tā kā paraugu, kas varētu maksāt diezgan dārgi, tu nezini, vai viņa tev, teiksim, būs stabila, teiksim, pie pieskāršanās, pie kaut kādas slodzes, un tas būtu tāds kaut kāds, jā, kā to varētu aprēķināt. Dot konstruktoram skaidrs, bet tas ir diezgan, man liekas, dārgi, ne? Galdam ir savādāk, teiksim, angāriem ir tā cita lieta, tur balstās liela masīva konstrukcija uz tās, un angāram tā pēda ir domāta, lai viņi notur to kolumnu savā vietā. Tur vibrācijas viss sadalās vēl pa pamatiem un visu pārējo. Un koks jau pats kā ir elastīgs, viņš daudz vibrācijas paņem uz sevis. Jā, bet, teiksim, galda virsma tur 3 metri reiz metrs, tur no ozola viņa ir diezgan smaga, tur ap 150 kilogramiem, tad tu uzdizainē kāju, dizainiski arī, bet uzliekot fiziski to galdu virsū, tu saproti, kad viņa pa diagonāliem varbūt staigā, ja, vai kaut kā tā, ja tā ir sevišķi ir centrālā kāja, kur negrib balstīt, lai netraucētu. Un tad tas sanāk tāds izaicinājums, jā, un būtu forši, ja SketchUpā būtu kaut kāds
Vismaz aptuvens aprēķins jāpēc kā varētu saprast, kur kaut ko stiprināt vai ne. Tagad ir tā iespēja var veidot, vismaz ar cloud ir savienots iespēja radīt tos savus sprauņus. Nu, simulācija gan es varu parādīt, ir citos aspektos, var radīt simulācijas, kur tiek izmantoti bērzes, elastības, magnētisma, tādi spēki. Nu, tā ļoti jautri interaktīvi, kāda savienojuma vietas radīt. Bet jā, nu, tādas vēl detalizētākas aprēķinas, simulācijas, un tas jau ir līmenis Inventors, Fusions, SolidWorks vai vēl specializētās programmas. Jā, nu, kas ir redzēts, tad ārkārtīgi daudz rīki, viņi cilvēki taisa tādai iekšējai lietošanai, kad viņi varbūt tādi līdz galam jau izstrādāti, tad viņi arī palaiž visiem SketchUp lietotājiem izmantošanai. Un ik pa laikam arī aicinu testēt kādus. Nu, te gribēju tieši parādīt no tās foršās simulācijas puses, parādīšu SketchUp. Tas gan tā vislabāk var redzēt SketchUp, ja? Var. Jā, nu tad, piemēram, uztais pamatiņu. Var norādīt viņam fizikas tā kā stāvokli tieši, kā viņš būs kā statisks elements, un var uzreiz jau palaist simulāciju reālā laikā viņu kustināt. Nu, tas ir tāds līmenis uztaisīts. Vai kaut ko ātri uztaisīsim. Nu, pagaidām viņš vecāks SketchUp versiju strādā, bet, nu, labi, ļoti daudz stundas varbūt pazaudēts ar viņu arī spēlējoties. Pēc tam to visu var atiestatīt, vai, nu, tad veidot arī tos savienojumus, tur motorus, tur elastīgus kādas savienojumus, vai reālā laikā kustināt arī elementus ar tādiem slaideriem. Simulācijas tādā līmenī. Ir arī audumu simulācijas ar Clockworks sprauģu palīdzību. Šis konkrētais, atvainojos, ir maksas? Tas ir bezmaksas. Ja var atrast instalāciju vecākai, man liekas, līdz 18. gada versijai strādāja tieši. MS Physics vēl extension warehouse, man liekas, bija pieejams arī. Okay. Jautājums, vai var savienot SketchUp ar Rhino un Grasshopper. Kaut kas bija manīts no tādiem sprauģiem, bet kas ir labi, ka bija arī speciāli izstrādāti tie, nu, tādi nopietnāki parametriskās modulēšanas sprauģi. Tāpat arī tie Dreamworld Creator, ko minēju, arī tādā node-based sistēmā, kā Grasshopperī var radīt ēkas, un šeit es gribēju vienu interesantu piemēru parādīt, kur ar nelielām izmaiņām var veselu ēku arī tur veidot, manipulēt ar viņu. Es vienkārši uzrakstu shed, un tā kā piemērs no SketchUp Labs tieši ir vesela ēka, kur es varu tāpatās ar Live Components palīdzību pamainīt visas dimensijas, un te augstums, depth, white, jumta slīpums. Un tā kā ir salikti kopā pilnīgi visi tie atsevišķie gan sienu, gan jumta, gan pamatu tie live komponenti vienā modulītī. Tā kā, jā, ir kaut kāds produkts ar variācijām ļoti daudz. Viņi var mēģināt arī ar live komponentiem uztaisīt tādu pielāgojumu, lai nebūtu vispār manuāli tur jāpārzīmē daudz.
Bet nu, tad tas jautājums, vai ir vērts visu automatizēt, tad beigās aiziet vairāk laiks tajā tādā automatizācijā, nevis sketchupā, kā to uzmodelēt. Ja? Tad jautājums, kādas spraudni varētu pielietot elektromontāžu atspieguļošanai. Tieši arī tas pats Medek bija uztaisījis priekš Medek Electrical. Arī tā iekšējā bibliotēka uzreiz būtu. Nu, cits jautājums, vai tas viss tā smuki atbilst mūsu standartiem. Sazīmēt jau varētu. Bet tā, nu, tas ar tiem spraudņiem ļoti bieži ir tā problēma. Nedaudz viņi pielāgots, varbūt ir Ziemeļamerikas tirgum, ne visi ideāli priekš Latvijas atbilst. Bet no tādas projektēšanas viedokļa ir ārkārtīgi labi arī no vācu kompānijas 3Scange. Viņi piedāvā tātad produktus, kas arī ļautu tieši priekš iekšējiem tīkliem dažādas elementus modelēt. No viņa veselas rūpnīcas pat projektē, un kad tādā BIM tieši vidē SketchUpā, un tad pēc tam pāriet jau citās programmās, tālākos projektu posmos. Tas arī tā interesanti, ka ļoti daudz redz arhitekti, tātad būvprojektu minimālā stadijā rada tieši SketchUp vidē, un tikai tad, kad aiziet tālāk, tad jau pārlec uz Revitu, piemēram. Tā, apmēram.